kārtībā ir paredzēta sociālā izglītības un kultūra jautājumu komiteja. Darba kārtību jūs esat saņēmuši elektroniski. Ir tikai iekļauti 2 jautājumi. Pirmais jautājums ir sociālais jautājums, ko ziņos Perševičas kundze. Un otrais jautājums ir informācija par Sijā Preiļu slimnīcas vēstuli, ko ziņos Lūdzu, pirmais jautājums tad par sociālajiem jautājumiem. Lūdzu. Uzdot par jautājumu? Jā, lūdzu. Man par otru punktu informācija par Sijā Preiļu slimnīcas vēstuli lēmumu projekts. Kas ir sagatavots? Jūs sagatavosim lēmumu projektu. Kāpēc sociālā komiteja ir? Šodien pašlaik nav. Pašlaik nav? Jā, lūdzu ieprotokolēt, ja kā uz otru jautājumu informācija par Sijā Preiļu slimnīcas vēstuli lēmumu projekta nav. Tā, lūdzu, sākam tad. Jau sākas, jā. Jā. Bet ir viens iesniegums no Cilvēkunda par Aglunas novada Kastelnijas sociāla dzīvā mājā, sociālā dzīvības pagarināšanu. Viņš lūdz pagarināt sociālo dzīvību. Nekas nav. Situācija ir tāda, status ir. Īpašuma nav, tātad lēmuma projekts ir pagarināt par Šilovam īres līgumu sociālā dzīvokļa Ilgas ielā 16 Piekmalā, Kastelnijas pagastā sociālā dzīvā mājā no 16. gada 1. māja līdz 16. gada 31. oktobrim. Tā visums, jā? Jā. Paldies. Kādi jautājumi būtu? Pārkāpumi ir kādi konstatēti? Viņam nav. Nav, jā? Viss kārtībā. Jā. Labi. Vēl deputātiem jautājumi? Nav? Jā, Pagarināt tad, jā? Kas par doto lēmumu projektu, ka pagarināt un izskatīšanu virzām uz sēdi. Kas par? Tā vienbalsīgi, paldies, lēmums ir pieņemts. Otrs jautājums ir, es jau teicu, par Sijā Preiļu slimnīcas vēstuli ziņām Sodas kundze līdzi. Tātad tika saņemta vēstule 18. martā no Sijā Preiļu slimnīca ar sadarbības piedāvājumu par skolēnu stājas traucējumu novēršanu. Ja? Šo jautājumu izskatīja mūsu izglītības speciālists. Izglītības speciālists sniedza sekojošu informāciju par to, ka apzinot skolas ir tiešām šis pakalpojums nepieciešams bērniem. Un tad arī vēstule tika nosūtīta visām skolām. Skolu direktori bija pie manis, mēs runājām par šo jautājumu un arī iesniedza rakstiski Šķeltavas pamatskola un internāta skola savu redzējumu par šo jautājumu. Un skolu direktori kopā izteica šādus priekšlikumus, kad, protams, šo pasākumu varētu organizēt pie mums novadā sākot ar 1. septembri, jo tagad jau beidzas mācību gads un vasarā diez vai tas būs iespējams. Un tad, teiksim, priekšlikums bija no vidusskolas tāds, kad varētu Aglonas sporta skolā visiem novada bērniem, teiksim, izveidot grupiņas, vingrošanas, jā, un no pulciņa līdzekļiem apmaksāt, teiksim, vingrošanas speciālistu, kas nodarbotos, teiksim, ar bērniem. Kā ziņoja no Aglonas vidusskolas, viņiem bija šāds pulciņš izveidots, taču tomēr viņš nebija īpaši aktīvi apmeklēts no bērnu puses. Un, protams, arī otru pulciņu varētu izveidot arī mūsu dārziņā. Arī tur apzināt šo situāciju līdz galam. Mūsu izglītības speciālists zvanīja arī Stares kundzei, ja? Tur bija piedāvāts sazināties ar viņu. Diemžēl viņa vēl šobrīd
nav iesūtījusi, teiksim, piedāvājumu, cik tas varētu maksāt un ko konkrēti viņi var piedāvāt. Tā kā noteikti mēs gaidām no viņiem vēl piedāvājumu. Un tad es, teiksim, ierosinu šo jautājumu gatavot uz nākamo finanšu komiteju. Ne uz nākamo, bet, kādu no nākamajām finanšu komitejām, teiksim, varbūt augustā vai jūlijā vai ar 1. septembri šādu pulciņu varētu norganizēt. Un, teiksim, tad arī apzināt tuvāk summas un arī sagatavot tādu priekšlikumu, kā tas viss varētu visā novadā būt. Jo, kā jau teicu, visās skolās ir tādi bērni un šis jautājums ir aktuāls. Šo jautājumu es ierosināju izskatīt, jo mums ir jāsniedz Freļu slimnīcai atbildi, lai mēs vispār strādāsim šajā jomā. Tā, kādi jautājumi? Lūdzu, deputāti. No citām skolām. Es saku, mēs mutiski pārunājām un iesūtīja 2 skolas rakstiski, bet ar pārējiem bet visās skolās, teiksim, visā novadā no 1. līdz 6. klasei apzināja izglītības speciālists ir aptuveni 190 bērni, kam būtu vajadzīgs šis pakalpojums. Ja? Un no 5 līdz 6 gadiem aptuveni 61 bērns. Ja? Jā, cik es sapratu, no Stares kundzes es saņēmu tā vēstuli, bet šeit nav redzams neviena summa, ja? Jā, viņa teica, ka viņi gatavos finansu piedāvājumu. Tā kā, būtu tā summa redzama un arī jāgroza, tad, ja šī gadā mēs pieņemam, jāgroza arī budžets mums, ja? Jo šis pakalpojums nav paredzēts budžetā. Nav paredzēts, jā, bet tur ir jāizplāno, teiksim, tā, ka tās pašas nodarbības var arī varbūt mūsu sporta skolotāji vadīt, jā? Mūsu kā? Bet viņi ir tādi speciālisti, ka palīdzēt bērniem. Viņi nav varbūt tādi speciālisti, bet ja ir gatava vingrojumu, teiksim, tā programma, tad viņi to var vadīt. Jā, bet šeit jau piedāvā Freļu slimnīca. Freļu slimnīca piedāvā, teiksim tā, viņa piedāvāja tā, vienam bērnam izmaksas varētu būt, kas ir jāveic, reizi pusgadā vai reizi gadā, kad mēs sazvanījāmies ar viņu, jā. Fizioterapeita izmeklējums, individuālais plāns, jā, un grupu nodarbību plāns. Ja, tas ir tas, ko viņi piedāvā. Bet tieši kā tās nodarbības organizēsim un kas to darīs, tas ir mūsu ziņā. Protams, ka mēs varam arī aicināt no Freļiem speciālistus. Lūdzu, kādi jautājumi? Deputātiem jautājumi ir? Absolūti. Man ir jautājums, jā, jūs prasiet izglītības iestāžu vadītājiem mutiski sniegt informāciju? Vai rakstiski? Kāpēc 2 raksta, 2 mutiski kaut ko? Mēs pārunājām šo jautājumu. Rezolūcija ir tāda, kāda. Sniegt savu viedokli. Viņi atnāca un sniedza man mutiski, savu viedokli. Jā? Tad man ir jautājums, ar kādām tiesībām vidusskolē piedāvā sporta zāle? Viņa ir Komara vietniece? Viņa izteica tikai priekšlikumu. Jā, bet tā ir cita struktūra. A Komara viedoklis kāds? Direktora. Komara viedokli es diemžēl neprasīju. Un man tad jautājums Osvaldam varbūt tā ir kapacitāte mūsu, jā, 16. marta vēstuli reģistrēta 18. marta, un mēs līdz šodienai neko nevaram saprast, jā. Jūs sapratat, ka jūs runājat visu atžgārni, jā. Tur ir speciālisti certificēti, jūs kaut kādu tur atvainojat pedagogus vai varbūt kādus labus pedagogus, bet jūs saprotat starpību starp to un to. Mēneša laika neko nenoprecizēt, ne summas, ne cenas, ne piedāvājumi, ne sadarbības līguma projektu. Viņi nepiedāvā šo. Jūs prasiet? Jā. Un viņi atsakās? Ne, viņi neatsakās, viņi to visu gatavos. Bet mēnesis jau. Tā,
Deputātiem ir jautājumi? Nav? Man ir jautājums. Nē, jūs neesat deputāts. Bet es esmu Iedzīvotāji. iedzīvotāja, kura varbūt man ir jautājums, kurš manam bērnam konstatēja šo nepareizo stāju. Tas ir medicīniski pierādīts vai to konstatēja izglītības speciālists? Un vai manam bērnam būs obligāti jāiet uz šo nodarbību, ja viņam speciālists konstatēs? Jūs varat aizbraukt pie speciālistiem. Pagaidiet, jūs konstatējāt, ka novadā ir 190 bērni. Mums nav tāda speciālista, kas konstatē. Bet jūs teicāt, 190 bērniem tāds nepieciešams pakalpojums. Es neteicu ne vārdu par šitiem. Nu, izpildu direktora teica. Man tāpēc jautājums ir, kā tika konstatēta šī te nepieciešamība pakalpojuma saņemšanai? Direktoriem ir informācija par saviem bērniem skolās, un viņi arī sniedza šo informāciju. No veselības kartiņām, jā, bērnu? Droši vien. Skaidrs, labi, paldies. Tikai es to gribēju pajautāt. Paldies par atbildi. Tā jautājumi vēl ir kādi? Nu, es domāju, šis jautājums jāskata vēl ilgi, jo nav informācijas pilnīgas no Preiļu slimnīcas, nav zinām izcenojumi, nav arī izteikts piedāvājums viņu, kādā veidā. Jā. Tā kā es Kas nav domāju, lēmuma projekta? jūs klausāties labāk. Nē, es pajautāju, es nedzirdēju. Kāds sakars? Līguma projekta. A, kas prasīja? Nekas neprasa. Kā jūs gaidiet no Preiļu Tāpēc- slimnīcas kaut kādu līguma projektu, Tāpēc ja mēs jūs šodien- viņiem neuzdevat tādu jautājumu? Tāpēc mēs šodien pieņemsim lēmumu projektu šito jautājumu atlikt un sagatavot starp atbildi Preiļu slimnīcai, kura noteikti vēstulē minēt, kā tiks īstenots projekts, kādi izcenojumi un kā tiks sniegs pakalpojums. Es domāju, vēstuli uzticēsim sagatavot izpildu direktorē ar jurista, protams, palīdzību. Un šo jautājumu mēs varēsim skatīt, kad saņemsim pilnīgu informāciju no Preiļu slimnīcas. Drīkst pajautāt Jā. komitejas vadītājiem. Jā, nu tā drusku kaut kā interesanta situācija. Jūs ko speciāli katru iesniegumu marinējat 30 dienas, lai pēc tam kaut ko pieprasīt papildu, jā? Likuma noteiktajā kārtībā starp ziņojumiem. Kā nosaka nolikums, A, kāds nolikums nosaka to? Aglonas nolikums. Kāds punkts nosauciet? Es visu Saņemts punktus iesniegums uzreiz- ar Jā. lūgumu savu viedokli izteikt. Ja mēneša laika Jā, jūs ir kaut ko, novirzīts uz sēdi. tad jūs naudu, kad vajag, jūs komitejā, varat mēs- atrast par vienu diennakti, bet bērniem jūs domāsiet augustā, septembrī, nākošgad. Kāda ir Bērniem budžeta drīz groza? jau būs brīvdienas. Nu, kas? Kā reiz izteiks laiks nodarboties. Labi. Nu, tāda attieksme, es sapratu, pret mūsu bērniem. Tāda attieksme, nezinu, kāda jums attieksme, bet Man ir ļoti laba, Man pozitīva. arī labi. Bet es neredzu rezultātus. A, ko tu jūs gribat redzēt šodien? Nē, es tikai gribu saprast, jo tie deputāti, kuri šodien sēž šeit, kad kāds cits deputāts prasa var izteikt savu izskatīt priekšlikumu. informāciju, jūs apgalvojat, ka vajag sagatavot dokumentāciju, lēmumu projektu, reģistrēt attiecīga kārtība. Ja? Šodien jūs visi redzat, sagatavots nekas nav. Pieprasīts oficiāli nekas nav. Neviens nav atbildīgs par to, kam to rezolūcija ir. Poga bija atbildīga. Kādā sakarā es pieprasīšu informāciju un Kā jūs varat gatavot kaut ko? līguma projektu, ja vispār nav pat pieņemts kaut kāds lēmums, vai mēs ar to Jūs strādāsim, tikai, kad vai ir pieņemts nestrādāsim? lēmums, varat prasīt kaut ko, ja? Jūs Nevis paši kaut ko saprotat, prasīt. ko jūs runājat? Jums arī būtu jāsaprot, ko Jūs gribat runājat. pateikt, kad būs pieņemts lēmums, jūs kaut ko prasīsiet. Nē, es informāciju pieprasīšu, bet Bet kādos neprasījāt vēl, Mēs neprasījāt. sazinājāmies ar Nu, neko Stares nevarat kundzi. atbildēt. Nu, kā jūs Es gatavojat visu? atbildēju Viņa to, ļoti ko labi viņa- paskaidroja visu. Ko jūs Kādu paskaidrojat? informāciju Nu, viņa man jāklausās. sniedza, tādu es Pagaid, arī- nu kāda summa? Jūs to nevarat pa telefonu saprast? Es varēšu, es Oficiāli nosaucu cenrādis ir internet mājaslapa. Jūs varat atvērt un visu paskatīties, ja jums tā grūti dzīvot, ja mēneša laika nevar saprast neko. Budžeta grozījumus. Es gribu redzēt, kā jūs balsojat vienmēr, kad jums vajadzīga nauda
Tad jūs atradat to no administrācijas izdevumi, no rezervētiem, neparedzētiem gadījumiem. A šeit tāda perturbācija sarežģīta. Ja? 2 jautājumi sociālajai komitejai baigi sarežģīti. Es nerunāju par 3-4 jautājumiem, kuri jūs ignorējat, es sapratu speciāli sociālajai komitejai. Perfekti zinādams, ka jābūt atbildēji. Vēl ir kādi jautājumi vai kādu lēmumu projektus var izvirzīt savus? Nav, nekas. Tad šo mēs atliekam, ja? Un sagatavojam starpvēstuli, ja? Kas par doto lēmumu projektam? Par vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Tas bija pēdējais jautājums. Komitejas sēde izslēgta. Paldies par darbu. Man jautājums. Kas? Man jautājums, jums kad tiks izskatīta varam atbildi otrkārtējā par Daniela Krimēra prēmēšanu? Un jūs uzskatāt, ka tas nav sociālais jautājums tagad, jā? Nē, man vienkārši jāsniedz atbildi. Gribu saprast. Es viņu nesaku. Neizskatīt. Paldies.